ir krūmi, kurus drīkst griezt, un ir krūmi, kurus nedrīkst griezt pavasarī. Un tā, piemēram, spīrejas, kas zied pavasarī, kā šī skaistā grefšēma spīreja, nu noteikti negrieziet. Te jūs varat tikai piegriezt kādu bojātu zariņu, ja tur ir kaut kas apkaltis. Bet, ja jūs nogriezīsiet visus šos zarus, jums vienkārši viņi neziedēs. Tāpat pavasarī zied arī divdāja mandela. Ir arī citas pavasarī ziedošas spīrejas, tās nekādā gadījumā negrieziet. Bet citas, tās, kas zied vasarā, grieziet droši, viņām ļoti patīk griešana. Te jūs redzat Little Princess, pavisam maza spīreja, dzeltena, skaista būs pavasarī. Parādīšu jums, kad viņa izplauks. To var griezt droši, tāpat var griezt droši arī citas tādas līdzīgas spīrejas, kā piemēram šeit. Man ir spīreja Firelight. Arī šo var griezt. Ko tad jūs griežat? Nu, piegriežat visu bojāto, apsalušo, apkaltušo un pārāk smalko. Droši, nebaidoties. Jā, un noteikti nenogrieziet forsītiju, jo forsītija zied pavasarī, ļoti agri pavasarī, un tieši pēc šī krūmiņa ziedēšanas mēs nosakam, ka tad pavisam droši drīkst griezt rozes. Mana forsītija ir šogad paaugusies, līdz šim es skaistu ziedēšanu neesmu redzējis, bet, cerības ir. Visi šie te garie dzinumiņi cerams uzziedēs spilgt zeltainiem ziediņiem. Tāpat es negriežu arī pūpoliņu, šo te nokarano pūpoliņu. Kā es viņu saucu? Tas ir kārkls, gludmalu kārkls. Es viņu griežu pēc tam, kad visi pūpoliņi, kas jau sāk skaisti parādīties, ir izziedējuši un nobiruši, un kad šis te augs sāk dzīt lapas. Princips, kā es griežu, ir šobrīd ļoti skaidri redzams. Jāgriež veidojot tādu kā lietus sargu, tātad faktiski katrs zariņš veido nākamo loku ar vien augstāku un augstāku. Un jāgriež pilnīgi droši, piemēram, šeit būtu jāgriež, ja? Jūs redzat, kā tas zars veidojas. Būtu jāizgriež arī viss, kas tur vidū ir, lai no apakšas pabraucot zem krūmiņa, jūs redzētu, ka jūs esat tādā skaistā lietus sardziņā, lai nekas nekarājas pa vidu taisni uz leju. Šādi, piemēram, smalki zariņi, kā šeit viens, viņš sanāk tā kā īsti vidiņā, to varētu arī izgriezt. Bet, kā jau teicu, es pagaidīšu, kamēr lietus sardziņš pārklāsies ar skaistām zaļām lapiņām, un tad griezīšu. Vēl vienīgais varētu mazliet piegriezt lapeglīti. Man arī šeit ir lapegla. Es mazliet viņu piegriezu. Tad princips ir līdzīgs. Arī var redzēt šādus skaistos lokus, kādu veidojas, jo tā augs kļūst platāks, spēcīgāks. Un, kad jūs griežat šādus augus, padomājiet, aiz kura dzinumu mēs nogriežam. Šī gadījumā tādu vajadzētu, kurš ies pēc tam uz augšu. Tā kā šeit es esmu griezuši šeit, un dzinums nākamais veidosies uz augšu, veidojot nākamo loku. Ja jūs griezīsiet, piemēram, kaut kur šeit, tad jums vienkārši viņi izdzīs tā lapeglīti garu dzinumu, kas ir uz leju, un tas jums nav vajadzīgs. Jums vajag, lai arī šeit būtu lietus sardziņš. Pamēģināsim paiet apakšā. Ir. Jā, un ja pa vidu ir mazi smalki zariņi, kas iet vertikāli uz leju, tos droši griežat nost. Un varat piegriezt arī garumiņu. Tas, protams, ir gaumas jautājums. Man patīk, ka viņi nokarājas apmēram līdz vidum, ne līdz pašai zemē. Bet es zinu, ka citi ļauj viņai augt pavisam zemu. Tad jūs varat arī negriezt tik bieži. Vēl gribu pastāstīt par vēl vienu augstumbru kārkliņu, kas man šeit ir. Šis ir Hakuroni Shiki, brīnišķīgs rozā krūmiņš. Parādīšu, kā viņš zied vēlāk, bet viņš tā var ziedēt. Praktiski tas nav zieds, tie ir jaunie dzinumi, kas ir rozā, bet viņi parādās tikai tad, ja jūs esat zem piegriezuši. Domājat ļoti par to skeletu, tāpat kā visiem pārējiem krūmiņiem, lai vidus nav pārbāsts ar daudz smalkiem zarņiem, kas krustojas, lai viss tā forma ir tāda loģiska un faktiski diezgan īsi ir jāgriež. Jo tad viņi zied brīnišķīgi, kā apaļa rozā bumba. Diezgan agri pavasarī. Te man ir vesela rinda tādu mazu krūmiņu, Hakuroni Shiki, kurus es esmu pavārojis ar spraudeņiem. Čaudžīna. Un ir īstais laiks arī šos te krūmiņus nedaudz apgriezt. Līdzīgi kā citiem krūmiem pavasarī, mēs pirmām kārtām griežam visu, kas nav pārziemojis. Tātad šādus te sausus galiņus pilnīgi noteikti mēs nogriežam.
sauc par tādu sanitāro apgriešanu. Bet es šoreiz gribētu to uzreiz apvienot arī ar tādu formējošo griešanu, tāpēc, ka es gribētu, lai man te ap mazo dīķīti, kas, protams, vēl jāiztīra, tie krūmiņi veidot tādas skaistas, rozīgi baltas bumbulīšas, lai viņi būtu blīvi, lai viņi nebūtu tādi iztīsējuši, un to tad es mēģināšu panākt ar apgriešanu. Kā tad mēs griezīsim? Griezīsim diezgan īsi un griezīsim virs pumpuriņa, kas iet uz āru. Ārpus krūmiņa. Gluži kā es jau rādīju iepriekš uz citiem krūmiem arī šeit, ja? Ja uzmanīgi paskatās, pumpuriņi ir uz iekšējoši, uz ārējoši. Atrodam tādu spēcīgāku pumpuriņu, kas ir uz āru un griežam nost. Labāk īsāk, es teiktu, nekā par garu. Visam droši. Griežam nost. Varam arī visu to mazo griezt nost, vai arī mazliet atstāt, kā jūs paši gribat. Principā nebaidamies, skatāmies, lai tas izskatās vizuāli loģiski. Es vienmēr esmu par to, ka īsāk nekā par garu. Ja jums negribas tik ļoti domāt par tiem pumpuriņiem, jūs varat vienkārši izgriezt uz aci, lai veidojas tāds kompakts krūmiņš. Protams, arī šos visus jāpravē. Tāpat blakus man ir vēl viens. Pats pirmais rindiņā. Tieši to pašu es izveikšu arī ar šo krūmiņu. Šņiks. Un tas arī viss. Fizokarps. Brīnišķīgs krūmiņš ar ļoti košu lapojumu. Man viņš bija izaudzis šogad ļoti augsts. Šis konkrēti ir Reda Barona. Viņam bija apmēram 1,5 metrs jau. Es viņu ļoti drastiski nogriezu, bet es esmu pārliecināta, ka viss būs kārtībā. Fizokarpi ir ļoti dzīvelīgi, viņi dzen daudz jaunu zinumu arī no apakšas, no stumbra, jebkuras vietas. Nevajag baidīties par to mīzu, kas lobā šitā agri pavasarī. Viņam nekas nekaita. Šos griež droši, atkarībā cik augsts jūs viņus gribat. Tāpat var arī piegriezt bārbelītes. Īpaši pārbaudiet, vai nav apsaluši paši galiņi, paņemt mazas šķērītes un varat tos piegriezt līdz pumpuriņam, kurš ietu uz āru. Bet uzmanīgi ar tādām bārbelītēm kā šīs, kas ir tā kā stāvus augošas, kā Marija man šeit. Viņām vajadzētu būt tā, ka visi tie dzinumi ir taisni vertikāli augšā. Ja jūs griezīsiet kaut kur apakšā, virs pumpuriņa, kas iet uz āru, viņi var sākt veidot ļoti tādu dīvainu formu. Ja gribas saglabāt šādu te kolonu veidu formu, tad tomēr uzmanīgi, un ja arī griežam, tad virs pumpuriņa, kas iet augšu, kā šeit. Arī nav labākais variants, un tomēr. Runājot par to, kādi krūmi būtu jāapgriež steidzami, tad tie noteikti ir ogu krūmi. Upenes jau griezt ir par vēlu, diemžēl, jo tām jau ir parādījušies zaļi konasiņi uz pumpuriem, bet jāņogs un ērkšķogs vēl var paspēt. Un par to manā kanālā ir īpašs video, kur es pastāstu, kā griežu, ko griežu, dod jums konkrētu sarakstu ar zariem, kas noteikti jāizgriež, un parādu, kā to darīt. Tā kā laipni lūgti skatīties. Par vēl ļoti aktuālu tēmu. Skaraino hortenziju apgriešanu es arī plānoju tuvākajā laikā veidot video ar standarta apgriešanas schēmu, ar to, kas notiek, ja griežam zemu, kas notiek, kad griežam augstu. Katrā ziņā ļoti noderīgs video, kas pavisam drīz jau parādīsies manā kanālā. Tā kā sekojiet līdz jaunumiem, lai nepalaistu to garām. Abonējiet kanālu un gaidīšu jūs visus sapņu fazēndā.